Čavaiša. Es braucu mājās, pametu dzīvokli, gana bija dzerts un tagad te brīnos. Džeks bez autiņa te paveda sīkos, jā, mēs mušas esam šajos paneļa tīklos. Nes kā mirušie te saveda dzīvos, kopš Valetas dēls Rīmes sameta bītos. Patīk Rīgas krāsa palete rītos, jo pohās savs šarms pat ir kabeļu tīklos. Kāpēc man tā šķiet? Jā, zinu vīns, šis garais autobus ir mans limuzīns. Dziesmu 6 minūšu, man skan 2-3. Visi sēdēja grūzīgi, man gan bija smīns. Debesīs mākoņi iet brīzēm pakaļ. Izskatās, ka šodien Dievs pīpē atkal. Šķiet, ka nekas traģisks tai krīzē pat nav. Bet ja ir to likšu savās rīmēs, tad jau ir vērtības, kas turās ar laiku. Pat pēc katastrofas, kā kad burā ar maiku. Zini, pat ja tu sēšas klubā ar aišu, šī rīta saule ir man tuvākā zvaigzne. Es kā bada māks, it kā bada kāds, melnie kabatās, mākoņi kā karavāns. Rodas sajūt, ka šai vietā kas trūkst, bet es gribu neko nedarīt un vienkārši būt. Es kā bada māks, it kā bada kāds, melnie kabatās, mākoņi kā karavāns. Rodas sajūt, ka šai vietā kas trūkst, bet es gribu neko nedarīt un vienkārši būt. Ir 3 naktī lieku bītā raizes, laternas tumsā šeit spīd kā zvaigznes. Bet šo noskaņu jau rīts nāk aiznest, un piltene pa lapu lēni slīd kā aizbergs. Rakstīt šādi man ir pilnīgs pieradums, kad mēnesis izstās pēc milzīgas ierabums. Citā zemes pusē kāds iet pildīt ierakums, vai dēļ tā būs rīts miltīs vieta mums. Tā pati pilsēta, bet mainās būtība, laikā, kad saule spēj pat aizstāt spuldzīts. Drīz būs rīts, kas pa savam ir baigs, nāk sētniec ar slotām, raganu laiks. Naktis īsas, cik garas būs dziesmas, ja miegs ir lipīgs kā žagas un iestas. Bet radu rindas sev gadus un dienas prasa, kas tur augsts kā ar vagu uz ielas. Nu ja neskils, tad es noliktu maiku. Es neesmu gangsters, bet nositu laiku. Vismaz klās tukša un seja bez riebuma. Es pametu dzīvokli un eju uz pieturu. Tagad viss kopā saka, when you left me. When you left me. Tagad atkal. When you left me. Pēdējā reize skaļāk. When you left me. Šo. Maličs. Paldies. Tumba TV. Jau, tu zini, kas Tumba TV? Tu zini, cik viņam vispār naudas? Tu zini, cik viņš skaidrā naudu vienmēr ņem? Tu vispār nojauti? Tu zini, cik viņam parasti jāizdod pie kasas ārā? Tu vispār par to esi informēts, vai cik? Nē. Tāpēc pajautā kādam.